Tātad es ieraudzīju vienu video, laikam Apollo tas bija, un vienkārši man vajag padalīties ar jums. Kroči stāsta varonis ir viens čalīts, vīrs gados, kurš pirms 2 gadiem ir pārcietis gūžas operāciju, un vēlāk pamostoties no anestēzijas, tagad visu laiku reāli smejas. Nee, hij lacht alleen maar. Hij zal het niet leuk hebben gevonden, anders weten we. Ja, maar waarom? Als je zo stom loopt lachen, dan zien we niet meer. Protams, reāli šis video ir tikpat ticams kā mans pamatskolas vecāku kavējuma zīmes. Ups, laikam to nevajadzēja teikt. Piedod, mam, labākais komentārs zem šitā video bija, šo cilvēku nevajadzētu aicināt uz bērēm. Jep, es domāju, gan. Un ne jau stāsts tajā video ir pats galvenais, bet gan īstenībā tas, ka šādu operāciju reāli vajadzētu kādai daļai cilvēku. Kādai? Reāli tiem, kuriem nekad nav labi. Čīkst un 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 čīkst. Es zinu, pat čīkstēt ir forši. Man arī patīk to īsti pareizītē darīt. Bet šo mazo smieklu operāciju vajadzētu dažiem, kuri vienkārši ir kroniski pesimisti. Uz katru jautājumu noteikti vajag atbildēt ar noliedzošu atbildi. Tad jūs esat tiešām īsts pesimists. Es nesaku, ka smieties visu laiku ir forši. Un izskatās arī, ka šī vīriņa sievai ir reāli piegriezies tas, ka viņš visu laiku, ne jau visu laiku, bet ļoti bieži smējies. Ja, ik heb wel eens anders meegemaakt. Maar het is toch heel typisch, mevrouw, dat u denkt dat meneer... Bet dzīve nav tik nopietna, lai visu laiku grozītos par viņu. Okei, ir viens gadījums, kad jūs drīkstat sūdzēties. Ja jums kāds iesprauž slotas kādu tipenā, tad jūs varat sākt sūdzēties. Tā kā nevienā citā gadījumā var neko grozīties nevajag. Viss kārtībā, slotas kāds nav nekur iesturējis. Baigi labi, tāpēc nav iemesli grozīties. Galvenais, nevajag tēlot mocekti 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Un lai neaizmirst, ka viss joprojām ir labi. Ja, maar Don't be sad, be happy!